nepilnvērtīgi bija gatavs šim vingrinājuma motivācija. Netrūkst nākamajiem dalībniekiem Oskars Brugemanis. Nu, viņam varbūt nav tas labākais šis vingrinājums, bet viņš ļoti labi startē pagaidām, un viņš droši vien darīs visu, lai uzvarētu. Nu, arī Didzis Zariņš šī sezona var ierakstīt ar lielu plusu un ir ienācis pilnvērtīgi jauns spēka vīrs mūsu apritē. Un es domāju, ka Didzis nākošajā gadā jau liks trūkties daudziem. Nu, jūs redzējāt, ka Rolands Fersters startēja viens, ņemot vērā, ka superfinālā ir nepārskaitļu liels spēku vīru skaits, tātad 9 spēku vīri, tātad Rolands Fersters viens, un tagad jau pa pāriem aiziet Rolands Fersters un Didzis Zariņš. Jā. Es gan nezinu, tas ir vienkāršāk vai grūtāk, ka tev blakus stāv un ka tur redzi. Es domāju, ka man viennozīmīgi tas bija labāk, jo es redzēju, cik ilgi, un es saņēmos un sev motivēju un iekšēji sevi šaustīju. Vajadzēja vēl tiesnešiem tā kā nolikt spēku vīrus viens otram pretī, kas stāv un acīs skatās. Ļoti bieži tā ir, bet tomēr televīzijas skatītāji arī grib redzēt šīs emocijas, un līdz ar to spēku vīrs stāv. Un Didzis ļoti tehniski precīzi turēja, bez nekādām žilīšanās. Jā, un līdz ar to varbūt arī tas rekords nav viņam, bet, nu ko, Ivars Kazeļņiks, viņš uzstādīja mums vienās no sacensībām arī Latvijas rekordu Kandavās posmā. Līdz ar to mēs varam gaidīt ļoti labu rezultātu. Nu, un šis arī var, tā teikt, jājams virziens šajā dienā, un, protams, viņš centīsies to izmantot, lai varētu turpināt cīņu par uzvaru kopvērtējumā Latvijas spēku vīru čempionātā 2010. Nu, un viņam pretīm stāv pašreizējais šī rekorda īpašnieks Māris Blumfelds. Nu, daudz jau gan saka, ka varbūt nebija tik precīzi, bet, nu ko, tiesneši bija fiksējuši šo rezultātu Mārim, un pagaidām viņam pieder arī šis rezultāts krucifiksā. Tas ir gandrīz 1 minūte un 20 sekundes. Nu, tas ir fantastisks rezultāts. Vēl pagūst kaut ko apelēt tiesnesim Eduardam Tarasovam, Māris Blumfelds. Jā, nu, nezinu, ar tiesnešiem tā kā mazliet ir bijis vienā posmā uz nažiem. Atceramies, ka vēl slavenajā trepē, kurā posmā tas bija, ka 250 kg no 18. pakāpie nolidoja zemē, un Māris bija dusmīgs, ka tāds noteikums viņš nezināja. Un jā, nu Mārim ir pārsteidzošs rezultāts un arī... Jā, emocijas valda, emocijas ir ļoti sakāpinātas un, protams, ka katra simtaļa, katra sekunde. Un vai dieniņ, Mareks Leitis, tikai 31 sekunde. Nu jā, un te nu mēs arī redzam šo augumu starpību starp Māru Rozentālu un Arti Plīvdu. Bet tas nenozīmē, ka Artim Plīvdam šoreiz būs kaut kādas priekšrocības, jo šajā vingrinājumā Māris ir ļoti spēcīgs, un līdz iepriekšējiem gadam, kad mēs drusciņi savādāk turējām šīs mucas ar roku atvērienu uz leju, viņš bija Latvijas rekordists. Nu, un šajā gadā mēs esam, tā kā mums rekomendēja Starptautiskā federācija, darīt to turam šādā veidā, un iespējams, kad varētu būt labs rezultāts Mārim. Nu, Māris zina, ka viņš nekur tālu nav. Viņš arī ir starp šiem pašiem dalībniekiem, 5-6, kas ar vienu vēl turpina cīņu par titulu. Nu, un redzam, kā gribās, un cik grūti Artim Plīvdam ir noturēt šīs nosacīt vieglās Vivacolor krāsu bončus 43, 30, 45, 39. Jā, nu izskatās, ka, protams, ka nav apmierināts ar savu rezultātu. Māris smaida, nu tas man patīk. Kas, bet pozitīvisms Mārī netrūkst nekādu. Man liekas, arī netrūkst. Nu, kolosāli. Tas ir sveiciens visiem pārējiem. Jūtās viņš kolosāli, dāmas un kungi. Māris kāps kopvērtējumu uz augšu. Viennozīmīgi viņš kāps uz augšu. Es jums tūlīt, pēc man saskaitīs tos punktus, es tūlīt noteikšu, nu tur būs tādas izmaiņas. 3 vingrinājumi. Man ir bāli prasīt. Vēl ar vienu ir 5-6 kandidāti uz uzvaru. 4 uz. Nu jau ir palikuši 4. Nu ko, tu esi starp viņiem? 5. Raimonds. 5. Raimonds, labi. Jā, nu ko, 4 tas ir labi. Tātad ar matemātiku Mārim viss ir kārtībā. Redzēsim, vai viņa nepievils līdz pat sacensību beigām. Nu, un šādi bija rezultāti Vivacolor krucifiksā. Māris Rozentāls apliecināja savu bijušā eks-rekordista slavu. Ivars Kazeļņiks arī to pašu izdarīja, Rolands Fersters, Artis Plīvda. Bet Mareks Leitis tikai 9. vietā. Un kas ir noticis ar kopvērtējumu rezultātiem pēc 6 vingrinājumiem? Uz 1. vietu ir pakāpies Ivars Kazeļņiks par puspunktu. Atpaliek Artis Plīvda. 3. vietā Māris Rozentāls, bet 1. superfināla posma kopvērtējumu līderis Mareks Leitis atkritis uz 4. vietu. Nu, par pārējām vietām izmaiņas diezin vai vēl notiks, vai viņi nokļūs godalgojotajā trīniekā, par to raidījumu gaitā.
Un nākamais, kā jau Armands teica, sen nebijis triobet pulkstenis, Ikšķiles estrādē. Daudz ko var atkal mainīt tieši šis vingrinājums. Un saki, ko tu gribēji man pastāstīt no visiem? Tas, kurš tagad griezīs, tam es novēlu veiksmi. Nu? Paldies. Kā tev bija vārds? Ralfs. Ralfs novēl tam, kas griezīs, Marek. Veiksmi tev. Marekam Leitim veiksmi. Un tā. Trešais vingrinājums. Izšķirošie brīži ir klāt. Marekam Leitim ļoti nepieciešama šī veiksme, jo iepriekšējā vingrinājumā viņam tiešām ļoti grūti gāja. Viņš palika pēdējā vietā. Viņš atkrita no pirmās vietas, kur viņš bija ļoti tālu atrāvies no pāriem dalībniekiem, uz 4. vietu. Tagad Marekam vairs nav ko tā teikt darīt. Viņam nekas cits neatliek. Viņš ļoti daudz ūdeņu izglēba iepriekšējā vingrinājumā. Šis varbūt nav tas mīļākais vingrinājums Marekam, bet vēl jo grūtāk būs tāpēc, ka ir jācīnās ļoti grūti. Un viņš ir pirmais tikai. Un tie, kas soļos aiz viņa, protams, ka viņiem ir priekšrocības. 670 grādi tāds ir Mareka Leiša rezultāts. 470 grādi Oskaram Brugemanim. No šos milzīgos pulksteni nepārāk veiksmīgi tik galā Dīdzis Zariņš, bet sāki just jau 2 dienu sacensību nogurumu. Māris Blumfelds 520 grādi veikums triobet pulkstenī. Nu, Dainis Zāģeris, Dainis Zāģeris ar vienu omulīgs. Nu, protams, ka šī izlietā ūdens sasmelšana neveicās varbūt tā, kā Dainis bija iecerējis, jo arī pārējie dalībnieki grib tikt pie šī titula. Un, protams, ka viņi neļauj Dainim veiksmīgi varbūt nokļūt starp šiem 5-6 pretendentiem uz titulu. Un, kā jau Māris intervijā teica, ir palikuši vairs tikai 4. Nu, Dainis var cīnīties par šo 5. vietu un pierādīt, ka varbūt šī neveiksme Ventspilī bija tikai neveiksme. Nu kā tad viens aplis jau ir nodiets, tātad 360 grādi ir fiksēti, vēl pusaplis, tātad vēl klāt 45 grādi, tas ir vēl 90 grādi, vēl 180 grādi un beigās 600, man liekas, ka Marekam Leitam... Vienu apli palaida garām, bet viņam ir tieši tāds pats precīzs rezultāts. Marekam Leitim. Jā, īpatnē, jā. Nu, ko kā nākamais, Artis Plīvda, jā, nu, Artis patiesībā, ja tu saki, ka Dainim Zāģerim šis izlietais ūdens nesmeļās, kā gribētos, tad jāsaka cepuri nost Arta priekšā, jo, nu, pēc pirmā superfināla posma ar 33 punktiem viņš bija tikai 3. vietā, tad tagad katrā nākamajā vingrinājumā viņš uzrāda labākos rezultātus. Vai tā būs arī šoreiz? Nu, mamma taču atbrauc. Mamma taču, nu tāds skaidrs, viss ir kārtībā. Mamma ir klāta un Artis ļoti pārliecinoši jūtās un, protams... Nē, šī nav vārta mamma. Un Artis ļoti labi un komfortabli jūtās un, protams, ka viņš saprot. Aiz tevis startē vēl tomēr 3 dalībnieki. Izskaties, ka tu vēl varēji nest. Kāpēc tu noliki? Šitajā vingrinājumā man var pārspēt tikai Māris. Šitai vingrinājumā viņu var pārspēt tikai es? Nu, tu jau vairs nestartē. Labi. Nu, ko, vai tā būs? Skatīsimies. Nu, jā, Rolands Fersers, acīm redzot, tieši pieredzes trūkums šādā te vingrinājumā, ka šajā sezonā... Karstums arī liek. Ivars Kazeņiks cīnās līdz pēdējiem, bet atkal pietrūks 40 grādi. 40 centimetri viņam pietrūka. Ventspilī nesot vairogu. Nu, Māris ir sajūtis uzvaras garšu gandrīz vai. Un viņš ļoti cenšas un saprot, ka ir viņa vingrinājumi. Un, protams, ka viņš grib kļūt par Latvijas spēcīgāko cilvēku 2010. gadā. Nu, noteikti viņš ir dzirdējis arī Arta bažas, ka šajā vingrinājumā viņu var pārspēt tikai viņš pats, un mēs zinām, ka Māris ļoti tehniski pareizi izpild šo vingrinājumu un ir iepriekšējos gados, iepriekšējos posmos uzrādījis tiešām teicums rezultāts. Nu, ko, Māri draudzeni katrā posmā viņa atbalsta, tas ir papildus atbalsts Mārim vēl uzrādīt un apstājās. Iespējams, ka bija aprēķinājis. Jā, nu Māris laikam sāk izmantot taktiskas lietas un par uzvarētāju kļūst atkal Artis Plīvda. Artis Plīvda uzvar šajā vingrinājumā. Un te ir arī apliecinājums. Arta uzvara, Māris Rozendals 2. Mareks Leitis ļoti labi ar Dainu Zāģeru nostartē. Ivars ar turpat pa vidu. Nu jā, nu cīņa būs ļoti interesanta. Un kāds tad ir kopvērtējums? Nu jau pēc 7 vingrinājumiem. Un tādā
Pirmajā vietā ir izvirzījies Artis Plivdu, uz otro vietu ir pakāpies Māris Rozentāls, trešais Ivars Kazeļņiks, ceturtais joprojām ir Mareks Leitis, piektajā vietā Dainis Zāģeris, sestais Māris Blumfelds, septītais Oskars Brugamans, astotais Rolands Fersters, nu un Dīdzis Zariņš, acīm redzot, tur arī paliks. Vismaz pagaidām. Līvu alus mucu mešana, atraktīvs vingrinājums, ļoti iepaticies mūsu skatītājiem un arī dalībniekiem patīk šis vingrinājums. Kā nu veiksies, to mēs tūlīt arī redzēsim. Nu, to kā iepriekšējā vingrinājumā triobet pulkstenī Rolands Fersters palika pēdējā vietā, tad šajā te līvu alus mucu mešanā Rolands ķerās klāt mucām pirmais, jā, un šī jau nebūs pirmā reize. Es tā ļoti ceru, ka nebūs pirmā reize un arī ne pēdējā, kad visas 5 mucas lidos pāri. Kā jau iepriekšējās parādēs mums teikuši, tāda robeža muca ir šī trešā muca, bet redzam, ka arī ceturtā ar diezgan lielu rezervi pārlido 4,20 cm un piektā ir pāri 5 mutas. Ļoti labs rezultāts jau pirmajam spēkvīram šajā te vingrinājumā. 4 divnieki, 22-22. Nu, no malas izskatījās, ka varbūt nav ieliets ūdens tajās mucās, jo ļoti pārliecinoši. Visas 5 mucas pārmeta Rolands Fersters. Arī Dīdzis ir jūtami braucis uz mūsu Ogres treniņu vietu, ko, kā jūs arī iepriekš minēju, ļoti laipni mums ir devusi iespēju trenēties Latvijas gāze, un rezultāti ir jūsu acu priekšā. Visi sportisti brauc, trenējās tur un izmanto šo iespēju patrenēties arī ar šajā vingrinājumā. Nu, Ivars Kazeļņiks mēģina nepietuvojoties iekonomēt laiku, bet laikam ne viss ir izdevies. Nu, ko, kā nākamais, Mareks Leitis, jā, nu, Marekam droši vien, kā jau es raidījuma sākumā teicu, šī līdera nasta, acīm redzot, tomēr nedaudz traucē, jo, nu, atbildība ir liela, pēc pirmā posma viņš bija uzvarētājs un jau kļūda. Trešā muca, atkal kļūda, jā, nu, tas atkal liek nervozēt. Varbūt viņš tādu pārliecību nedaudz atguva pēc pulksteņa, jo tiešām labi nostartē. Un, protams, nu, it kā ir apmierināts, bet, nu, es domāju, iekšā viss svārās. It kā viņš arī pārspējis ir Rolands Fersters, bet tāds pilnīgs laimes, es domāju, viņam nav. Nu, Dainis Zāģeris bija arī šajā vingrinājumā mūsu Latvijas rekordists. Nu, kā viņam veiksies? Pagaidām izskatās ļoti pārliecinoši. Un varbūt skatītāji, kas nav sekojuši ļoti līdz spēkvīru sacensībām, var pastāstīt, ka Dainis speciāli atbrauc no Barcelonas, lai startētu Latvijas čempionāta finālā. Nu, es tagad no galas nepateikšu Latvijas rekordu šajā te vingrinājumā, bet 14,06 sekundes ir tuvu, ir ļoti tuvu tam. Jā, nu, būs grūti pārspēt citiem dalībniekiem šo rezultātu. Nu, es domāju, ka Māris var būt apmierināts ar 4 mucām, tas ir labs rezultāts. Un šis ir tagadējais esošais Latvijas rekordists Artis Plivda. Vai viņš spēs uzlabot? Nu, viņam gandrīz vai jāuzlaboja rekords, lai pārspētu Daini Zāģeri, jo Daini Zāģeri... Trešā muca, nu tā tiešām ir aburta šī muca, un līdz ar to mēs saprotam, ka Artis nepārspēs Daini, un tātad Dainis būs uzvarētājs. Un 4. 5. muca arī pieskaroties pārlido pāri 4,20 cm. Bet uzvarētājs, kurš tad ir uzvarētājs? Jā, nu šis ir Ārta Plivdas rezultāts 20,82 sekundes simtdaļas, bet uzvarētājs Dainis Zāģeris. Nu, pārliecinoši un patiesībā pārspēja tuvāko sekotāju Ārti Plivdu par 6 sekundēm. Stādēties priekšā Mareks Leitis 3, Rolands Fersters 4, Māris Blumfelds 5, tātad nu tikai 5 spēkvīri pārmeta visas 5 mucas pāri Ivars Kazeļņiks, Oskars Brugamans, Māris Rozentāls, Dīdzis Zariņš attiecīgi no 6. līdz 9. vietai. Nu, un kopvērtējums pirms izšķirošā vingrinājuma līderis ļoti tālu atrāvies Artis Plivda 2. vietā. Mareks Leitis, tikai punktu atpaliek Ivars Kazeļņiks un vēl puspunktu Māris Rozentāls. Nu, starp tiem 4 viens uz medaļām būs liekas. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LB un Stipro skrējiens 2. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LB un Stipro skrējiens 2. Un tāpat kā visam skaistajam kādreiz pienāk gals vai beigas, arī mēs esam pietuvojušies un nonākuši līdz pēdējai disciplīnai šajā Latvijas atklāto spēkvīru čempionātā Elsāna akmeņi Ikšķilē. Dīdzis Zariņš šajā sezonā tā arī viņam neuzdevās.